Manuprāt, radošums nav nejaušība, bet gan kaut kāda rutīnas daļa. Jā, es zinu, ka tas izklausās mazliet neloģiski, bet es tūlīt paskaidrošu, ko es ar to domāju. Man ir kaut kādi konkrēti ieradumi, ko es visu laiku daru, lai uzturētu to radošo dzirkstelīti visu laiku aktīvi. Tā kā es pie dizaina strādāju vismaz 10 stundas dienā, tad man ir jāprot ātri kaut kas izdomāt un savākt informāciju. Pirmais, es fotografēju un iemūžinu visu, kas man iekrīt acīs. Tātad tekstūras, formas, uzraksti, uzlīmes, etiķetes, iepakojumi un tā tālāk un tā tālāk. Tas ir vienkārši bezgalīgas idejas. Es bieži pierakstu pat visstrakākās idejas vai tās saglabāju, jo tu nekad nezini, kad tās var noderēt. Es skatos arī kvalitatīvus dizaina darbus, nevis vienkārši ieeju Pinterestā paskroloju, bet es skatos arī dizaina grāmatas, es pētu arī, kas notiek Latvijas tirgu vai pasaules tirgu, tiešām kvalitatīvām kampaņām un dizainiem, un izprotu tos ne tikai no vienas bildītes, bet tiešām atveru vaļā to Behance, atveru vaļā to mājaslapu, case study un tiešām izeju cauri visai tai domai. Es apmeklēju izstādes, ceļoju, aizēju uz kaut kādu estētisku kafejnīcu, eju uz dažādiem dizaina veikaliņiem. Tas vienkārši palīdz paskatīties uz vidi ar citām acīm. Un jā, vēl viena lieta, ko es piekopju, ir romantizēt dzīvi, jo, manuprāt, lietās jāredz labais, rutīnā ir jāredz labais, uzturēt to pasauli gaišu, jo tad arī tas radošums plauks un zels un visu laiku liksies, ka ir jaunas idejas, jaunas iespējas un tā tālāk. Manuprāt, radošums ir par tām mazajām detaļām, kurām tu ļaujies ikdienā, un tās beigu beigās pārtop par kādu lielisku ideju.